Mīļie draugi, sveicu atkal jūs visus šajā vakarā, vēlot mieru. Mans vārds ir Imants Miezes. Esmu vīrs, tēvs, esmu kolēģis, esmu draugs, esmu mācītājs īrijā, un šī ir studija 316.lv. Un es pateicos visiem, kuri uzlikuši īkšķīti un šārē šo raidījumu un dalās ar to, jo tas tiešām palīdz izplatīt labo vēsti gan šeit, šajā valstī, īrijā, gan Latvijā, un es ticu arī citur pasaulē. Mūsu lasījums nākamajai nedēļai no mūsu baznīcas ir no mūsu baznīcas gadgrāmatas, kur Jēzus tā saka: ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, tas ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu ir būvējis uz klints. Un Kristus, kā redzams, vērš mūsu uzmanību uz vairākām lietām. Vispirms jau viņš vērš uzmanību uz saviem sacītajiem vārdiem. Tos mēs aplūkosim īpaši. Minēts nams, jeb dzīves vieta, sev savai ģimenei, un tad tiek pieminēts pamats, uz kā šis nams ir celts. Tātad vai tas ir stingrs, vai tas ir noturīgs. Un te ir arī cilvēks, kuru Kristus sauc par saprātīgu. Saprotot droši vien, ka te var būt arī cits vērtējums. Un jā, cilvēks, kurš saprātīgi dzīvo, ja tā drīkstētu teikt, lieto tās maņas un tās īpašības, ko Dievs ir devis, gan savas smadzenes, gan savu fizisko roku darbu. Jā, saprātīgs, jeb gudrs, bet vislabāk droši vien arī sirds gudrs un lieto to tā, lai apkārtējiem cilvēkiem, kuri ir tuvumā, būtu no tā svētība. Tātad no tā, ko cilvēks dara, lai no tā būtu jēga, kas izstaro drošību, mieru, noturību, es teiktu ilgtspējīgu un visticamāk arī dzīves prieku. Un tās ir galvenās vērtības, kuras pasauli ap mums padara atkal un atkal labāku. Un nevien teorijā, ka varētu būt labi un varētu būt tā, bet reāli praksē. Un ļaujiet izlasīt, laikam, vēlreiz šo nākamās nedēļas moto, kur jaunajā Bībelē Matejs ir pierakstījis tiešām šādi: ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgs vīram, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Ļoti spēcīgi un interesanti vārdi. Un man patīk vecā Bībele. Vecajā 1929. gada tulkojumā tur ir šis pants sekojošs. Tas padara dziļāk varbūt mūsu domu. Tāpēc ikvienu, kas šos manus vārdus dzird un dara, to es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu ir uztaisījis uz klints kalna. Uz klints kalna. Un vēl vecākais, tātad Glika laika izdevums, saka uz akmens kalna. Jūs redzat veco Glika bībeli. Tā paskaidrojot to pamata stingrumu, to pamata noturību. Varbūt šeit vieta mazai atkāpē vēsturē, visticamāk, laikā, kad Ernsts Johans Gliks tulkoja Bībeli, dzīvodams Alūksnes pusē, cements ar visām ķīmijām vēl nebija izgudrots. Un jā, šogad svinēsim Glika 360 gadu jubileju.
Nenoliedzam paldies Ernstam Glikam, kas bija vācietis, un reiz Teodors Zeiferts, izcils pedagogs, literatūra kritiķis, literatūra vēsturnieks, viņš ļoti labi raksturo Glika darba rezultātu. Viņš saka, Bībele ir vecās latviešu rakstniecības stūrakmenis. Tieši viņas saturs noteica tautas tālāko garīgo attīstību. Un patiešām šķiet, neviens nav spējis precīzāk formulēt Glika Bībeles tulkojumu nozīmi. Mēs zinām no vēstures stāstiem, mēs zinām un redzam arī kādreiz no filmām. Tajos laikos katram labam saimniekam mājās uz galda īpašā svētā vietā stāvēja Bībele. Daudz vēstures liecība ir par to. Un piedodiet, nav jau arī tad brīnums, ka reiz cilvēki, kuri dzīvoja kādā reģionā, kura vēlāk izveidojās kā Latvija, tanī brīdī viņi reāli uzplauka. Bija cilvēki, kuri mācījās lasīt, cilvēki, kuru pirmais avots, pirmā lasāma viela pat bija Bībele. Ābets jau nāca pēc tam. Un es teiktu, Bībele ir stūrakmens jebkura domājoša un saprātīga cilvēka dzīvē. Un lūdzu izlasām uzmanīgi, ko tad tieši šajā kontekstā Kristus vēl saka. Un tad ir skaidrs, ka viņš nerunā par ko abstraktu, par kādu jūtu vai sajūtu vai emociju viļņiem, kuri uznāk un noplok. Viņš runā par realitāti. Mēs ieraugām kontekstu, ko Kristus saka. Ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara. Un te mēs kļūstam uzmanīgi. Jo Kristus runā par cilvēkiem, kuri reizēm izmanto Dievu vārdu, izmanto Kristus vārdu, un mēs to zinām gan no vēstures, gan mūsdienās. Mēs lasām, daudzi tajā dienā man sacīs, vai mēs tavā vārdā nepravietojam, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai mēs tavā vārdā brīnumainus darbus nedarījām. Un jā, man tiešām patīk vecais tulkojums, kurš padziļina šo izpratni. Un tur ir teikts, Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz varenus darbus darījuši. Un tad es uz tiem skaidri sacīšu. Es nekad jūs neesmu pazinis. Ejiet nost no manis, jūs ļaundarītāji. Kristus mūs šeit dara uzmanīgus pret brīnumdariem. Jā, kur emocionāli varbūt ir labi cilvēki bet reizēm kā ilēns no maisa lien ārā, ka var aizslēpjoties aiz Dieva vārda, realizēt kaut kādu savu egoismu, mēģināt sasniegt savus mērķus, un to mēs redzam šodien vēsturē, kura izpildās mūsu acu priekšā. Un ja tu redzi un klausies šo cilvēku uzrunas, kur viena no iezīmēm ir pārākums, neviens cits nedzīvo pareizi, tikai es, klausiet mani, sekojiet man. Parasti šādi cilvēki vērtē nevis sevi, bet citus. Jo, redziet, citiem ir nepareiza reliģija, dogmas, bet jā, mums ir taisnība. Un ja kāds viņos neieklausās vai neklaus, ko viņi saka, tad jā, pasaule ir apstulbota un tāpēc viņus nedzird. Un kā jau teicu, ieraugām, ka šeit dažus pantus iepriekš Kristus runā par brīnumdarītājiem, vēlnu dzinējiem, pie tam viņu vārdā, Kristus vārdā. Un smaga
Smaga var būt tā beigu versija, kad Kristus saka, es jūs nekad neesmu pazinis. Kāpēc? Mīļie, es aicinu, domājiet paši. Nebalstiet ticību uz emocijām, pat uz citu cilvēku emocijām. Un arī uz savām. Nemeklējiet brīnumus, aiz tiem Dievs neslēpjas. Un galvenais priekš sevis. Galvenais priekš sevis katram. Kristus mūs aicina katram izvērtēt sevi. Un tas jau ir tas, kāpēc mēs šeit nākam kopā. Kāpēc esam šeit katrs savā vietā, savās mājās, kur mierā un klusumā Dievu priekšā varam klausīties man vai kādu citu cilvēku pieredzi, Kristus vārdu skaidrojumu, un te var būt daudz skaidrojumu, un mēs varam iet dziļumā, apzinoties, kurā punktā tad mēs katrs esam. Un tas visvairāk tiešām attiecas uz mani, uz tevi, kādu es veidoju savu dzīvi, kādu tu veido savu dzīvi, uz kāda pamata es veidoju savu attiecību modeli. Un šie vakari ir tiešām, lai mēs izvērtētu katrs sevi, un saprātīgi mēs būsim, ja mūsu dzīve, mūsu attiecības būs celtas uz tāda attiecību modeļa, kur rādīja Kristus. Jā, brīnuma sakarā tur ir vilinājums, bet tur var noslēpties kaut kas pavisam cits, nevis Dievs. Un tas var iespaidot, un tas iespaido un rada milzīgas un nepatīkamas sekas. Un atcerēsimies, ne katrs, kurš saka kungs, kungs, ne katrs, kurš izmanto Dievu vārdu, ne katrs, kurš sevi dēvē par kristieti. Vienkārši skatieties. Skatieties paši, kas ir šo cilvēku patiesā motivācija. Tā var būt nauda, tā var būt vara, tā var būt cilvēku kodēšana, pakļaušana, izmantošana. Tiešām turēsim acis un ausis vaļā. Bet šeit jautājums katram sev, pamat jautājums. Vai es esmu vien par Kristu dzirdējis? Vai es viņu tiešām pazīstu? Vai zinu, ko viņš teica, ko ieteica, ko novēlēja? Kāpēc nomira? Vai zinu, kāpēc kaps ir tukšs? Tas augšām celšanās stāsts, ko tikko klausījāmies lieldienās, vai tas ir vien tāds brīnumaini tehnisks stāsts, kuram pat tā īsti grūti noticēt. Un tikai tad, kad tu iepazīsti Kristu, tad tev atklājas tas lielais dziļums. Tad atklājas arvien lielāki plašumi, nianses, krāsas. Un tu jūti, ka dzīves pamatā nav emocijas, kuras ir tā kā viļņveidīgas. Nav sajūtas, nav jūtas. Bet ka tev ir stabils pamats, ka Dievs ir klātesošs man un tev arī šobrīd. Tu saproti, ka šobrīd es varu uz viņu paļauties. Man nav jāmeklē pierādījumi Dieva esamībai, es zinu. Es stāvu droši uz laba pamata. Man ir mugurkauls, eju pa dzīvi droši, stabili, dāvādams smaidu, mīlestību, uzticamību. Mans jā ir jā, un nē ir nē. Un lūk, Jēzus saka, ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu ir būvējis uz klints. Un vēji, un lietus, un straumes mums apkārt ir tik daudz un dažādas, bet mēs varam stāvēt, mēs varam dzīvot, tāpēc, ka mums pamatā ir klints. Mūs nevar aizskalot. Vecais Glika tulkojums saka, akmens kalns, tāds vēl stabilāks. Un Kristus, kurš ir dzīvs un klātesošs, Kristus, kurš ir augšām cēlies, lai tu nes arī augšām celtos. Un pie šāda Dieva un ar šādu Dievu viņa radītajā pasaulē patiešām ir labi un droši dzīvot. Pie šāda Dieva mēs arī nākam. Mēs pateicamies par ģimenes locekļiem, par draugiem,
Pateicamies par draudzes cilvēkiem, kur katrs ir dažāds, katrs Dieva līdzībā, katrs meklējošs Dieva raksturā arvien vairāk un vairāk. Un īpaši atkal mūsu mīļie šīs nedēļas jubilāri. Aivis Luģis, kurš, reizēm uz Dievnam mēro vairāk stundu garu ceļu ar auto. Un otrs mūsu jubilārs, mūsu mīļā Digna. Aivis nebija svētkos lieldienās, jo debes tēvs mājās aizsauca viņa mammu. Sirsnīga līdzjūtība no mums visiem, Aivi. Nesam tevi uz lūkšanu rokām, lai tev tiešām ir spēks un izturība. Un par Dignu Miščeni, kā sirds cilvēku. Meitene ar īpašām spējām un prasmēm, kuru, mīl un ciena nevien draudzē, bet man šķiet visā latviešu sabiedrībā šeit. Un, protams, īpaši viņas deju kolektīvā. Mīļa mamma, sieva, draugs, skolotāja. Es teiktu, cilvēks ar lielo burtu. Cilvēks ar raksturu un ar mugurkaulu. Īsts, skaists Dieva bērns. Cilvēks, kurš māk bagātīgi dalīties ar savu pieredzi. Un mēs visi atminamies nesenās šī gada lieldienas, cik fantastiskas bija ebreju dejas, Dignas un Roberta un deju kolektīvu izpildījumā, sadraudzības mirklī pēc lieldienām. Jo ebreju tauta, no kuras nāca Kristus, tās tautas sirds skanējums, deju soļi. Un tur paldies jāsaka tieši viņiem, Dignai, Robertam. Un mīļie, atkal es vēlos sacīt kādus apsveikumu vārdus no mūsu jau zināmās grāmatas. Natālijas Ginters Vēlās lāsas. Natālija Gintere, šeit ir viņas foto. Mana mūža dziesma. Izdots 1995. gadā. Ak, labais tēvs, ņem mani savās rokās. Ņem bērnu, kas sev tavu balstu lūdz. Kaut daudzkārt pakrītu, no tevis projām skrejot. Bet tu vēl nerājies un mani neapsūdzi. Tik vien, ka manī lūkojies un gaidi, ar klusu skatu mani uzrunā. Tad redzu, tavā mīlestībā sevi nestu, pie tevis gribu būt, ir jāiet atceļā. Un tad no jauna jāizlabo vainas un to, kas nesvēts manī iegūlies, ar sirdi modinātu, gaitu atjaunotu, lai spētu atkal tēvs, kā bērns, tev tuvoties. Mēs lūksim. Paldies, debes tēvs, par šo nedēļu, kura nu jau atkal ir aiz muguras. Paldies par mirkļiem. Paldies par darbu. Paldies par atpūtu. Paldies, ka varam šeit būt kopā tavā vārdā. Paldies, ka tu māki tik dažādi runāt uz mums. Gan caur draugiem, gan caur savām un citu pieredzēm. Caur baznīcas gadgrāmatu. Bet visvairāk paldies, ka mēs esam iemācījušies lasīt un ka dzīvojam tādā laikā, kad lasīt prasme un izglītība ir saprotama un pieejama praktiski ikvienam. Paldies par tavu vārdu, par Bībeli, kur gadu tūkstošiem un simtiem cauri tiem ir nonākusi līdz mums. Un paldies, ka šodien tā ir pieejama visdažādākajos veidos un arī mūsdienīgi, katra mūsu viedtālruņos, ja mēs to vēlamos. Un tie mums vienmēr ir līdzi. Paldies, ka varam izmantot mirkļus, varam to lasīt, tik līdz vien tas ir iespējams. Un ja šodien
pieskārāmies mūsu latviešu tautas vēsturē. Tad tā pierāda, ka ejot kopsolī ar tevi, ticot un dzīvojot un pielietojot tavus vārdus dzīvē, kādā brīdī var kļūt tukši krogi, tukši cietumi, bet pilni dievnami. Ka no atmodušamies cilvēkiem, draudzēs, no patiesiem taviem bērniem var rasties gan skolas, izglītība un dziesmu svētki. Un pat Latvijas valsts, kā tas tiešām notika mūsu tautas vēsturē. Bet šobrīd mēs redzam, ka reizēm labi dzīvojot un labklājībā dzīvojot un tādā mierā un klusumā un kad it kā nekas nedraud, mēs varam piemirst, mēs varam aizmirst. Un tā Bībele, tā paliek plauktā ar putekļiem pārklāta un jā, cilvēki tevi atmins vien tad, kad grūti, kad jāsauc vai jādzied, palīdz Dievs. Tēvs, un tu vien klusi lūkojies un gaidi, kad cilvēki tevi ieraudzīs. Tēvs, nākam pie tevis lūkšanā. Skatoties uz to, kas notiek šodien pasaulē, pamodina cilvēkus lietas kādā īpašā veidā saprast, ka šādi bez tevis turpinot pasauli iet bojā. Pasauli, kurā cilvēki nīst un iznīcina viens otru un beigās arī sevi. Kur ienaids ir kā apburtais loks, kā elle, no kuras apļiem ir tik grūti un pat neiespējami reizēm izrauties. Kur tai aplija kāds man dara pāri, tā es daru pretī tāpat un atkal, un tā aplis pēc apļa. Tēvs lūdzu pārcert šo bezgalīgo skrējienu uz nekurieni. Tu to vari. Un ja tu atrodi mūs par derīgiem, sagatavo, sūti mūs, ka varam nostāties ļaunumam pretī kā savādāk, kā gudrāk. Pie tam nevis zaudējot, bet uzvarot. Uzvarot ar savādākiem līdzekļiem. Bet mums tiešām vajag vispirms stingru akmens kalna pamatu. Un tas esi tu. Lielais Dievs, mēs lūdzam, mēs atveram savus sirdis un domas. Izmaini mūsu sirdis, izmaini raksturu, izmaini domāšanu. Lai varam iet un droši darīt to, ko tu teici. Jā, patiešām dari mūs uzmanīgus pret notikumiem pasaulē. Dari mūs vērīgus pret ziņām. Dari mūs vērīgus pret kādiem viltus aicinājumiem doties iekšā kādās mirāžās vai kādos neikdienišķos garīgos piedzīvojumos. Dod skaidru un gudru prātu dzīvot patiesu, īstu, dabisku tava bērna un cilvēka dzīvi, cilvēcīgu dzīvi ar cilvēcīgu attieksmi. Dzīvot mīlestībā, jo tā ir tevis un tavas mācības galvenā lieta. Tēvs, un kā draudz mēs tavā priekšā nesam Aivo. Lūdzam viņam īpaši tavu klātbūtni, īpaši tavu spēku. Tēvs, visam tam, kam viņš dzīvē ir izgājis cauri, un tikai tavā spēkā uzvarot un izmainot dzīvi. Lai tas pamats, kur citu neviens nevar likt, lai tas esi tu. Mēs tavās rokās ieliekam Aivo mammu, kur nu ir jau tavās mīlestības rokās, mierā un atpūtā pie tevis. Lai gaišs ir reize atkal satikšanās ceļš ar saviem mīļajiem. Es ar Aivo šai grūtajā laikā, šai neviennozīmīgajā laikā. Mierini, ļauj turpināt viņam dzīvi, atjauno, dod garu stiprumu. Kopā ar draudzi un draugiem pateicamies tev par dignu cilvēku tavā līdzībā radītu. Paldies, Tēvs! Paldies, ka viņa priekš sevis ir atklājusi savas dzīves uzdevumu līnijas un sevi iegulda tādā attīstībā un izaugsmē, kas reāli šo pasauli padara skaistāku un labāku. Mēs tiešām sakām paldies, draudzi, un kopā ar viņas ģimeni, kopā ar viņas draugiem lūdzam par dignu. Izlūdzamies viņai īpašu tavu gudrību visā, kur viņi ieliek savu sirdi un savas prasmes. Tēvs, kopā
Kopā ar Mareku pateicamies. Pateicamies par laiku izaugsmai, par tavu doto laiku, un lai arī šobrīd smagos apstākļos, bet uzticībā tev un pateicībā par visu. Esi ar viņu, stiprini, dod savu gudrību. Kopā ar Oskaru aizlūdzam par viņu mammu Māru pēc kājas operācijas. Tēvs, paldies, ka vadi ārstu rokas. Lūdzu, remdē sāpes, dod gudrību arī kādas zāles varbūt vajag lietot. Tēvs, lūdzam, palīdz arī ar gudrību sakārtot visas aprūpes lietas, lai tava mīlestība visā pilnībā var izpausties viņu ģimenē. Svētī Osīti, svētī Gintu, svētī viņu bērnus. Paldies, ka varam viņus pazīt. Paldies, ka varam aizlūgt. Tāpat uz lūkšanu rokām nesam Nejolīti, nesam Eviju. Lūdzam par Ditas veselību, par viņas draudzenes veselību pēc operācijas. Mēs aizlūdzam arī par kādas ģimenes sarežģītajām attiecībām. Tēvs, esi klāt, dod mirkļus, dod saprašanu, ka cilvēki viens otrā tomēr ierauga tavu līdzību, ka nedara viens otram pāri, ka neaizvaino, ka māk iet viens otram pretī. Ja un šajā brīdī tos mūsu mīļos, kur šeit nav nosaukti, tos, kur vārdi ir mūsu sirdīs, viņus mēs nesam pie tevis klusajā lūkšanā, pieminot, aizlūdzot un lūdzot. Tēvs, mēs tevi lūdzam. Paldies, Tēvs! Paldies par mieru, ar kuru tu ienāc mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs. Paldies par visu, ko dāvini. Īpaši paldies par iespējām savā dzīvē katram vienam mums parādīt tavu mīlestību kādam, kurš varbūt to ir pelnījis, bet varbūt arī nav pelnījis. Bet mēs varam to parādīt. Gluži kā tavs dēls, kad viņš varēja mazgāt kājas pat savam nodevējam. Mēs varam tikai apbrīnot šo un šāda veida uzvaru pār ļaunumu. Tēvs visvarenais Dievs, miera, gudrības un saprāta Dievs. Svētais gars ļauj, ka mēs tevi lūdzam visi kopā tā sakot. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva miers un viņa svētība, lai ienāk katrā jūsu sirdī un katrā jūsu mājvietā. Esiet svētīti!